aicinu savu priekšlasījumu prezentāciju sniegt Jānim Enziņam, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājam par iniciatīvu Godīgs eiro ieviesējs, uzņēmēju pienākumi un ieguvumi. Lūdzu, Jāni. Labdien, dārgie uzņēmēji! Es vairākas lietas pastāstīšu par Godīgs eiro ieviesējs kampaņu, proti tātad par to, kāpēc vispār Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kamera faktiski iesaistījās šīs kampaņas atbalstīšanā, un tad par to, kādi ir uzņēmēji ieguldījumi, ja viņi vēlas šajā kampaņā piedalīties, un arī, kādi, protams, ir uzņēmēju ieguvumi savukārt no šīs kampaņas, un visu beidzot par tīri tādu, varbūt praktiskāku informāciju, kura jums noderēs. Pirms ķeros pie lietas daži vārdi par Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameru. Tātad Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kamera ir, jāsaka, lielākā Latvijas uzņēmēja organizācija. Mēs šobrīd apvienojam vairāk kā 1000 individuālus biedrus, un papildus tam ir turpat gandrīz 50 uzņēmēju asociācijas, kuras vienlaikus arī ir mūsu biedri. Faktiski, ja saskaita visu kopā, tad šis skaitlis ir daudzos tūkstošos. Tik lielas uzņēmēju organizācijas, teiksim, Latvijā nav. Ko mēs darām un kāpēc tad mēs šai kampaņai esam pievienojušies un kāpēc mēs sludinām šīs idejas? Tātad mūsu tie jautājumi, kurus mēs ikdienā risinām, ir saistīti ar gan pakalpojumu sniegšanu, gan lobby darbu un visam tam. Tā mēs esam tikuši pie prezentācijas pašas arī. Tātad tā mēs tagad arī redzam. Tātad mūsu atbildības jomas ir uzņēmēja darbības vide, biedru spējas, eksports, un šajās jomās mēs strādājam ar diviem galveniem instrumentiem - lobby un pakalpojumiem. Tad faktiski tādas 6 spēles laukumi. Godīgs eiro ieviesējs kā kampaņa ir ļoti svarīgi, jo mēs patiešām atbalstam tādu godīgus spēles noteikumus. Bet pats galvenais par galvenajiem ieguldījumiem, galvenajiem iegūmiem attiecībā uz šo kampaņu. Tad uzņēmēju ieguldījumi šajā kontekstā ir vairāki, un faktiski viņi pārklājās ar tiem pamatprincipiem, kuri ir nodefinēti memorandā, par kurus vēlāk pastāstīšu. Tad pirmā lieta un pirmais princips ir tāds, ka eiro ieviešana nav tas pats, kas cenu celšana. Tad skaidrs, ka mums ir jāpārēķina no latiem uz eiro dažādas cenas, un šeit ir jautājums, vai pārēķinot šīs cenas tiks vai netiks palielināta cena konkrētai precei vai pakalpojumam. Ir ļoti svarīgi, lai uzņēmējs godīgi uz šo pārēķinu veiktu un neizmantot eiro cenu celšanai. Patiesībā tas ir aktuāli arī, un es faktiski aicinu arī visus kolēģus, un mēs arī tā skaitā sekojam līdz arī valdības darbam, lai valdība tā skaitā nosakot dažādas cenas arī neapļotu, cenas uz augšu. Ja? Tad pirmais princips ir šis godīga ieviešana, ka cena netiek apļota uz augšu. Otrs princips, kas ir šīs kampaņas ietvaros, tad ir jautājums par to, ka ir jānorāda zināmu laika posmu, skaidrs cenu zīmes paralēli latos un eiro, un šis posms patiesībā sāks tūlīt no 1. oktobra līdz pat nākamā gada jūnija beigām. Cenām ir jābūt norādītām abās valūtās. Patiesībā šis izriet arī no mūsu likumiem. Trešā lieta, tad konvertējot latus uz eiro, ir jāvadās pēc tā kursa, kāds ir noteikts likumā, un te mēs slaidā redzam tātad šo cenas pārēķina kalkulātoru, ja, un pēc tā arī ir jāvadās. Ja. Tātad šis cenas pārēķins ir godīgs. Ceturtais princips, kas ir ietverts šajā godīgas eiro ieviesējas kampaņā, ir tas, ka šīs kampaņas dalībnieki
sludina šo ideju, ka cenas ir jāpārēķina godīgi, un tā skaitā arī es šodien šeit atrodos tieši šī iemesla dēļ, lai sludinātu ideju, ka cenas būtu korekti jāatspoguļo. Ja? Un tas attiecās gan uz to, ka mēs visi, kas ir iesaistīti šajā kampaņā, šo ideju stāsta saviem partneriem un pie katras iespējas faktiski šo ideju popularizē. Un visu beidzot, tad 5. princips attiecībā uz šiem pamatprincipiem ir tāds, ka katrs, kurš piedalās šajā kampaņā, apmāca savus darbiniekus darbam ar eiro. Šajā šodienas webinārā tad mēs daudz arī dzirdam par to, kas ir jādara, un faktiski tas ir vēl viens no punktiem. Tad runājot par šiem 5 pamatprincipiem, ideja kampaņai ir sekojoša. Katrs, kurš vēlas pievienoties kampaņai Godīgs eiro ieviesējs un ir gatavs ievērot šos 5 pamatprincipus, kas arī ir pēc būtības šie uzņēmēji ieguldījumi, viņš paraksta memorandu, kas faktiski ir uz divām lapām, pat faktiski viena ar pusīti. Ja? Tātad, kur ir vienkārši mazliet garākā tekstā atspoguļot šie 5 principi, par kuriem es minēju. Tātad ejam tālāk. Tad soļi. Tajā brīdī, kad uzņēmējs ir sapratis, ka šie 5 principi ir tādi principi, kurus viņš ir gatavs ievērot, tad viņš ir apņēmies to darīt. Nākošais solis ir sameklēt pēdas šim memorandam, un tur tālāk būs arī slaidos precīzāka informācija, lai pievienotos memorandam. Tas nozīmē, ka katrs uzņēmējs parakstās par pievienošanos šai iniciatīvai. Pēc tam, kad uzņēmējs ir pievienojies memorandam, viņš iegūst uzlīmes Godīgs eiro ieviesējs, un šīs uzlīmes ir tiesīgs novietot tajās vietās, kur tiek sniegt attiecīgie pakalpojumi vai tiek pārdotas preces. Tad savēlkot kopā tos ieguldījumus, patiesībā mēs redzam, ka daļa no tiem jau izriet no likuma. Tur nav nekas īpaši jauns. Tad būtiskākā lieta, kas šeit mainās, ir tas, ka uzņēmējs faktiski apņemas, apļojot, nosakot cenas, neapļot viņas uz augšu. Ja, tad godīgi pārēķināt pēc tā kursa, kāds ir likumā paredzēts. Tik tālu par ieguldījumiem. Jautājums, kādi ir ieguvumi no šādas lietas un kāda jēga vispār to darīt? Tad runājot par uzņēmēju ieguvumiem, patiesībā ir viens liels ieguvums, un proti uzņēmējs pievienojoties šai iniciatīvai pēc būtības iegūst zinām marketinga priekšrocību. Ja? Patērētājs, kā zināms, viņam ir sajūta, ka iespējams būs daļa uzņēmēji, kuri šo eiro ieviešanu izmantos noapļojot cenas uz augšu. Tur arī dažkārt ir loģiski iemesli, jo, lai izveidotos, apaļi cipari, ja, kas tad tur varbūt neviens nepamanīs, ja, ka cena būs mazliet noapļot uz augšu. Bet beigās patērētājiem būs varbūt sarežģīti izsekot, vai gadījumā cena ir pacelt uz augšu, vai tomēr cena pēc savas būtības nav mainīta. Līdz ar to patērētājiem vai nu ir jāpatērē zināms laiks, lai noskaidrotu, kāda ir tā faktiskā situācija, vai arī otrs ceļš, tad viņš var paļauties uz to, ka konkrētais uzņēmējs, no kura viņš pērk preci vai pakalpojumu, būs godīgi pārēķinājis šo cenu. Ja? Redzot to, ka konkrētā veikalā vai pie konkrētā pakalpojuma sniedzēja ir uzlīme Godīgs eiro ieviesējs, tas būs kā tāds apstiprinājums tam, ka šis konkrētais uzņēmums ir godīgi pārēķinājis cenas. Līdz ar to zinot savukārt patērētājs iespējams vairāk nāks tieši uz tādu tirdzniecības vietu vai tādu pakalpojumu sniegšanas vietu, kur varēs ieraudzīt šādu Godīgs eiro ieviesējs uzlīmi.
Pie kam, te ir jautājums, cik nopietni, teiksim, var būt pārbauda, un vai tomēr nevar uzlīmēt šo uzlīmu un pēc tam, teiksim, mānīties, ja? Tad, ja gadījumā, principā ir tā, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs arī zināmā mērā šo te kampaņu uzraudzīs, kas nozīmē, ka, ja gadījumā tiks konstatēti gadījumi, ka tie, kuri ir pateikuši, ka mēs apņemamies pievienoties kampaņai un tad esam godīgs eiro ieviesējs, un tomēr cenas būs noapļotas, teiksim, uz augšu, nekorekti, tur iespējams būs arī kādas procedūras no Patērētāju tiesību aizsardzības centra. Tā kā patērētājs principā diezgan droši varēs ieraugot šo zīmi, ticēt tam, ka tur šī cena ir korekti norādīta. Līdz ar to atkal uzņēmējs iegūs zināmu klientu plūsmu. Praktiskā informācija šajā te kontekstā tāda, ka uz šo brīdi jau mēs redzam, ka iniciatīvā ir pievienojušies jau, tur katru brīdi vairāk un vairāk, bet apmēram 750 uzņēmumu visā Latvijā. Un te mēs redzam aptuvenu sadalījumu, bet tas skaits visu laiku palielinās. Tagad tas ir pietiekami daudz, 6000 tirdzniecības vietas un 750 uzņēmumu uz šo brīdi kampaņai jau ir pievienojušies. Un tāda praktiska informācija, ko mēs varam ikdienā saņemt, ir atrodama mājaslapā godīgseiroieviesējs.lv. Tur ir ļoti precīza informācija par to, sīkāk, kur var dabūt uzlīmes, tur ir memoranda teksts par visiem atbalsta punktiem un tam līdzīgi. Jāsaka, ka bez tam, ka jūs šajā mājaslapā atradīsiet papildus informāciju, jūs varat tātad droši, ja jums šī lieta interesē, jūs varat vērsties gan ekonomikas ministrijā, kur ir pieejams šīs te godīgs eiro ieviesējs uzlīmes. Tāpatās, ja jums ir interese šai kampaņai pievienoties, jūs varat vērsties arī Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameras reģionālajās nodaļās, kuras ir pieejams visā Latvijas teritorijā, un tātad tur iegūt gan vairāk informācijas, gan arī parakstīt memorandu, tādējādi pievienojoties šai kampaņai. Vienlaikus šai kampaņai tāpatās varēs pievienoties arī daudzajos, jāsaka, semināros, kas notiek visā Latvijā attiecībā uz godīgs eiro ieviesējs kampaņu, kā arī dabūt daudz vairāk tuvāk informāciju par visu šo